Ir atklātas šokējošas detaļas par bijušo NFL drafta pirmās kārtas izvēli, kurš tagad apsūdzēts slepkavībā. Tiesā pirmo reizi atskaņoja Darrena Lee teikto policijai, kad viņi pēc iespējamās draudzenes nogalināšanas ieradās viņa mājās. Viņš apgalvoja, ka nezin, kas noticis. Bet tad sekoja šokējošs pavērsiens, ko prokurori apgalvo, ka viņš jautāja ChatGPT pēc slepkavības un pirms viņš piezvanīja 911. Mēs sekojam lietai, ko prezentē Law and Crime. Es esmu Chris Stewarts. Sveiki! Vēlos pastāstīt par lietotni Upside, kas piedāvā naudas atmaksu. Jā, papildus naudas atmaksu par ikdienas pirkumiem, piemēram, degvielu, pārtiku un ēdienu līdzņemšanai. Vienkārši lejupielādējiet bezmaksas lietotni Upside, piedāvājumu var izmantot vairāk nekā 100 000 vietās un maksāt ar savu karti kā parasti. Pēc pirkuma apstiprināšanas saņemat naudu atpakaļ. Varat iegādāties degvielu vai pasūtīt ēdienu līdzņemšanai. Es meklēju piedāvājumus Upside lietotnē, un pēc pirkuma naudu var uzreiz pārskaitīt uz savu bankas kontu. Upside aktīvākie lietotāji gadā vidēji saņem $254. Lai saņemtu naudu atpakaļ, spied uz saites vai skenē QR kodu un ievadi reklāmas kodu OTC, lai pirmajā degvielas uzpildē saņemtu papildu 25 centus par katru galonu. Kad 2016. gada NFL drafta pirmajā kārtā Ņujorkas Jets izvēlējās Darrenu Lee, viņš parakstīja 4 gadu līgumu aptuveni par $10 miljoniem. Bet šis ir Lee tagad, pēc vienas no viņa nesenajām tiesas sēdēm. Šis video ir no WBNS televīzijas. Viņš ir saslēgts rokudzelžos. Viņš ir ieslodzījuma tērpā un pašlaik tiek turēts apcietinājumā bez iespējas samaksāt drošības naudu. Lee apsūdz par savas līgavas Gabrielas Perpetuo nogalināšanu 5. februārī viņu mājā pie Chattanoogas, Tennessee. Viņai bija 29 gadi. Nekrologā redzamas fotogrāfijas, kur viņa darbojas kā medmāsa un kopā ar ģimeni un draugiem. Ģimene iesniedza civilo prasību par patiesisku nāvi pret Lee, pieprasot 50 miljonus un izceļot viņu skatījumu uz notikušo mājā, kur viņa gāja bojā. Pirms apspriežam šo prasību, man jāizskaidro, ko Lee, kā ziņots, teica likumsargiem tajā februāra dienā, kad viņi ieradās viņa mājā. Veids kardiopulmonālo reanimācijas Novs Konvejs. Novs Konvejs Alfs, Novijs Alfs. Es esmu 29 gadus veca sieviete. Attēls no ķermeņa kameras ieraksta tika demonstrēts līdz sākotnējā uzklausīšanā Hamiltonas apgabalā, Tennessee, vēsta WTBC televīzija. Attēlā redzams, kā Lee ar pirmo reaģētāju runā uz savas terases, vēl joprojām daļēji ģērbies NFL ekipējumā. Lee piezvanīja uz 911 un teica likumsargiem, ka nezin, kas notika ar Gabrielu. Prokurori tiesā atskaņoja ap 10 minūtes no ķermeņa kameras video. WTBC ziņo, ka Lee tajā sakot, viņa neko neteica. Uzreiz izsaucu 911 un jautāju, kas notiek? Bet tad prokurori atklāja, ka Lee esot nosūtījis 10 ziņu uz ChatGPT. Un viņi apgalvo, ka šīs ziņas ir pierādījums tam, ka viņš precīzi zināja, kas notika ar Gabrielu, un ka tieši viņš iespējams to izdarīja. Pirms pievēršamies ChatGPT, jāizstāsta, kā Darrens Lee zaudēja labo slavu. Teikt, ka viņš zaudēja labo slavu ir pārāk maigi, ņemot vērā visu, kas viņam bija līdz šim. Lee bija izcils sportists, spēlēja aizsargu Ohio štēta universitātē. 2015. gadā viņš kļuva par Sugar Bowl vērtīgāko aizsardzības spēlētāju, kad bakajieši uzvarēja Alabama. Viņam bija 7 tvērieni, 3 ar jardu zaudējumu un 2 saspēles vadītāju nogāšanas. Pat bez izpratnes par amerikāņu futbolu tie ir iespaidīgi rādītāji. Šī ir viena no labākajām bakajiešu spēlēm pēdējo 20 gadu laikā, jo tajā gadā viņi kļuva par valsts čempioniem. Pavasarī Lee ieguva lielu finansiālu labumu, noslēdzot līgumu par summu, kādu vairums cilvēku neredz visa mūža laikā. Viņu kā 20. izvēli NFL draftā paņēma Ņujorkas Jets, tāpēc Lee spēlē lielākajā mediju tirgū. Viņš ir miljonārs, bet profesionālā karjera nebija tik veiksmīga kā koledžā. Ņujorkā viņš bija tikai pāris gadus, daži viņu sauc par neveiksminieku.
Viņš spēlēja vairākās komandās, tostarp 2019. gadā Kansas City Chiefs, kur ieguva Super Bowl titulu, kā arī Raiders un Bills. Pat ja viņam neizdevās izveidot NFL slavas zāles cienīgu karjeru, finansiāli viņam vajadzētu būt labā situācijā. Viņš nopelnīja vairāk nekā 10 miljonus, bet kopš 2021. gada nav spēlējis. Gabrielas ģimenes advokāti ziņo, ka Lī 5 gadus nav strādājis. Lī, lai arī iespējams finansiāli nodrošināts, jau ilgi pirms šīs slepkavības lietas bija iesaistīts likumpārkāpumos un vardarbībā ģimenē. Piemēram, 2023. gadā viņš tika arestēts Franklinas apgabalā, Ohio štatā, par apsūdzību vardarbībā ģimenē, apzināti nodarot fizisku kaitējumu. Galu galā viņš šajā lietā atzina vainu apsūdzībā par uzbrukumu un tika izdots rīkojums par tuvošanās aizliegumu. Pēc vietējo mēdīju ziņām Lī tika apsūdzēts, ka vairāk kārt iesitis sievietei pa seju. Tagad šonedēļ notikušajā jaunākajā tiesas sēdē Tennessee, kur viņam izvirzīta apsūdzība slepkavībā, prokurori esot norādījuši, ka Lī patiesībā atrodas nosacītā soda izciešanā. Šobrīd tas ir saistīts ar lietu Floridā, kur Lī tika apsūdzēts par smagu uzbrukumu ar nāvējošu ieroci. Tagad jūs zinat nedaudz vairāk par viņu. Jūs varat redzēt, ka viņš noteikti bija cilvēks, kuram bija visas iespējas, bet tajā pašā laikā viņam ir sarežģīta pagātne, kad runa ir par vardarbību ģimenē un tiesu sistēmu. Ņemot to visu vērā, pāriesim pie 5. februāra un pie tā, ko prokurori saka, ka notika ar Gabrielu šajā mājā Hamiltonas apgabalā, Tennessee štatā. Kad ieradās likumsargi, bija apmēram 13:30 pēcpusdienā. Likumsargi saka, ka runāja ar Lī, kurš apgalvoja, ka nezina, kas noticis ar Gabrielu, lai gan viņai bija smagi ievainojumi, par kuriem mēs tūlīt runāsim. Svarīgi, ka viņš teica, nekavējoties izsaucis 911. Prokurors vēlāk norāda, ka viņš izgaismojis iespējamo notikušo ar Gabrielu, sakot, ka viņa izkritusi cauri dušas stikla durvīm. Policija norāda, ka Lī ziņojumus ChatGPT nosūtīja dienu pirms likumsargu izsaukšanas. Tas varētu būt ļoti apsūdzoši Lī, kad lietu izskatīs. Tagad prokurori pēc WTVC televīzijas ziņām saka, ka šajā mājā vairākās istabās bija asinis. Šie ir nozieguma vietas attēli, kas rādīti tiesā. Zilā krāsa norāda vietas, kur likumsargi atrada asinis uz grīdas un sienā. Tiesas dokumenti rāda, ka Gabrielai bija durtu ievainojumi un zilumi uz galvas un acīm, kā arī asinis uz toaletes dažādās istabās. Lī BMW un iespējams arī virtuvē tika atrasts asins. Tātad pievērsīsimies šīm ChatGPT ziņām, jo, kā redzams, balstoties uz prokuroru rīcībā esošajiem tiesu medicīnas pierādījumiem, Lī stāsts par it kā izkrišanu caur stikla dušas durvīm šobrīd nešķiet ticams. Un tad ir tas, ko viņš darīja iepriekšējā dienā ChatGPT, ko prokuratūra šonedēļ prezentēja. Prokurori apgalvo, ka Lī izmantoja tērzēšanas robotu kā juridisko konsultantu, lai slēptu nozieguma vietu un uzzinātu, ko teikt policijai. Diena no ziņām bija šāda. Nezinu, ko darīt. Līgava atkal izdarīja trakumu un tagad ir sačakarējusies. Es pamostos, un viņai ir 2 pietūkušas acis. Es neko neesmu izdarījis, tas ir pašas nodarīts. Viņa sev sadūra, pārgrieza aci, nezinu, bet viņa nemostās un nereaģē. Ko man darīt? Tagad, pat tad, kad jūs to lasat, Lī cenšas apgalvot, ka Gabriela šos savainojumus izdarīja pati sev. Svarīgi atcerēties, ka pēc prokuroru teiktā viņš ziņu nosūtīja dienu pirms zvanīja 911. Prokurori norāda, ka ChatGPT atbildēja, lūpo teikt, neuzrādot to kā problēmu ar policiju. Lī apsūdzēts pirmās pakāpes slepkavībā un tiek turēts apcietinājumā bez iespējas samaksāt drošības naudu Tennessee. Gabrielas ģimene ir iesniegusi $50 miljonu prasību par pretiesisku nāvi pret Lī, apgalvojot to. Gabriela guva, citēju, smagus ķermeņa ievainojumus, tostarp, bet ne tikai, trullu spēka traumu galvai, kas izraisīs smadzeņu bojājumus, laustu kakla skriemeli, kaklu, vairākas durtas un grieztas brūces krūtīs, vēderā un kājā, plašus nobrāzumus un zilumus sejas kreisajā pusē, kā arī cilvēka zobu pēdas uz mirušās ķermeņa, kas atbilst vardarbīgai fiziskai cīņai un tīšam uzbrukumam.
Tiesnesis pēc šīs pamatotā iemesla uzklausīšanas atzina, ka pastāv pamatots iemesls lietas virzībai tālāk, un tagad, kā ziņots, tā tiks izskatīta lielajā žūrijā. Tagad mums pievienojas tiesas advokāts Ričs Šonšteins, lai pastāstītu par lietu un tās virzību. Paldies, ka esat kopā ar mums, Law and Crime. Daudziem cilvēkiem ChatGPT ir jauns rīks. Mēs bieži runājam par izziņām, bet šoreiz, pēc prokurora teiktā, apsūdzētais vērsās pie ChatGPT, jautājot, ko darīt. Ko tu domā par šo lietas notikumu? Tas ir interesanti. Zini, jau vairākus gadus mēs redzam būtiskus pierādījumus elektroniskā formā. Un daudzos no šiem gadījumiem mēs dzirdam par īsziņām. Mēs dzirdam par e-pastiem. Un mēs dzirdam par interneta meklējumiem, jo mums ir gadījumi, kad aizdomās turamie, ziniet, meklēja internetā, kā uzkopt pēc līķa, vai ne? Vai kaut ko tam līdzīgu. Un man tas šķiet tieši tas pats, tikai ar jaunajām tehnoloģijām. Viņš iespējams neveica interneta meklēšanu. Viņš iespējams uzdeva jautājumu ChatGPT. Tu arī paskaties, un tas ir tas, ko viņš meklēja, cik saprotam. Tā nav vainas atzīšana, līdzīgi kā ar izziņām un citiem datiem, ko iegūst no telefona vai datora. Viņš šos jautājumus uzdeva dienu pirms zvana 911, aplūkojot iespējamos pierādījumus pret viņu šajā lietā. Jau pats šis fakts ir nozīmīgs, pat ja nav kriminālistikas pierādījumu. Skaidri redzams, ka viņa sniegtā laika līnija likumsargiem nesakrīt ar ChatGPT teikto. Ko jūs domājat, kamēr prokurori vāc lietu pret Āronu Lī? Domāju, ka tas ļoti noder apsūdzībai. Pirmkārt, tas ir tiešā pretrunā ar stāstu, ko viņš teica varas iestādēm, kad tās ieradās. Tas sajauc notikumu secību un ir pretrunā ar viņa teikto tiesību sargājošajām iestādēm. Tātad tas ir problēma. Un tas liecina par plānošanu un iespējamu vainas apziņu. Tas ir ļoti nosodošs pierādījums tieši tā. Pārējie pierādījumi vēl jāiesniedz, prokuroriem jāprezentē visi lietas materiāli. Tomēr jautāt mākslīgajam intelektam par šo noteikti izskatās slikti. Bez šaubām, un šī nav viņa pirmā saskarsme ar tiesu. 2023. gadā Ohio štatā viņu apsūdzēja ģimenes vardarbībā. Prokurors norāda, ka viņš vēl izcieta nosacītu sodu par citu uzbrukumu Floridā. 2017. gadā, spēlējot Ņujorkas Jets komandā Ņujorkā, viņam bija incidents. Tātad šī ir persona, pret kuru ir izvirzītas apsūdzības un kura iepriekš ir atzinusi vainu vardarbībā ģimenē. Cik daudz no tā varētu tikt izmantots, ja lieta nonāktu līdz tiesai? Ja prokurori vēlas viņu attēlot kā iepriekš vardarbīgu personu, lietas materiālos ir pierādījumi kā iepriekš vardarbīgu personu. Tas izveidos klasisku cīņu par iepriekšējiem pārkāpumiem, kur prokurori vēlēsies iesniegt līdzīgu vai saistītu rīcību, kas iespējams notikusi iepriekš. Un aizstāvība apgalvos, ka tas nav pieļaujams, jo tas ir ļoti rada aizspriedums tiesas procesā un nav pierādījums tam, vai viņš nogalināja tieši šo personu tieši šajā datumā. Nevienā citā gadījumā viņš nevienu nenogalināja. Tas nerāda viņa darbības metodi. Tas ir paredzēts tikai, lai parādītu, ka viņam bija vardarbīgas tieksmes. Un, manuprāt, aizstāvība apgalvos, ka tas nav pietiekams iemesls, lai to iekļautu pierādījumos. Tāpēc mums būs jāiedziļinās sīkāk, kas tieši bija šie nodarījumi, kādi bija apstākļi, kāds bija jebkādu apsūdzību status šajās situācijās. Ja lieta nonāks līdz tiesai, tas būs pirmstiesas cīņa par pierādījumiem. Jūs runājat par cīņu ar pierādījumiem. Es domāju, ja runājam par šo ChatGPT aspektu, šķiet, ka ja zvērinātie to dzird un izlasa ziņas, kas tika parādītas šajā pamatotu aizdomu izvērtēšanas sēdē, tas varētu būt ļoti, ļoti slikti Darrenam Lī un viņa aizstāvībai. Ko aizstāvības advokāts var darīt? Ar kaut ko tādu kā ChatGPT
lai mēģinātu panākt, ka tas tiek izslēgts, kā mēs dažkārt redzam. Varbūt tā ir īziņa, varbūt tas ir interneta meklējums, ko aizstāvības advokāts mēģina izslēgt. Cik grūti patiesībā ir panākt, lai šādos gadījumos tas tiktu izslēgts? Neredzu iespēju panākt šo pierādījumu izslēgšanu. Tās ir apsūdzētā saziņas ziņas par šī cilvēka nāves apstākļiem datorā. Es nedomāju, ka šie pierādījumi tiks izslēgti. Tie nav aizsargāti ar privilēģiju. Tas nav aizsargāts nekādā veidā, par kuru es varētu iedomāties. Kamēr viņi var pierādīt, es domāju, ka viņiem ir jāpierāda autentiskums. Viņiem ir jāpierāda, ka viņi šo informāciju ieguvuši no datora un ka tas tiešām ir viņš. Un viņi var parādīt, ka tas patiešām bija viņš. Tas būs izaicinājums. Ja viņi ar datora ekspertu palīdzību pārvarēs šo šķērsli, ko es pieņemu viņi var, tad neredzu, kā izslēgt šo pierādījumu. Paskaties uz Darren Lee, līnijas aizsargu. Tas ir kā autoavārija, koledžā vai profesionāļos. Vairākas reizes spēlē, atkal un atkal. Sabiedrība labi zina, kas ir HTE. Es nedomāju, ka tas šobrīd ir ticis pieminēts, bet es varu iedomāties, ka aizstāvība varētu izvirzīt šo argumentu, ja viņi to spēs pierādīt. Ja medicīnisks stāvoklis tiek prezentēts un pierādījumi ir pārliecinoši, un tas nav kurš to izdarīja gadījums, kāds ir tālākais ceļš? Ja viņi uzskata, ka to varētu prezentēt, tad viņiem būtu jāiziet cauri šim procesam, un zvērinātie to patiešām varētu dzirdēt. Jūs runājat par nepieskaitāmības aizstāvību, un štatu likumi šajā ziņā atšķiras. Nepieskaitāmības aizstāvība nozīmē, ka cilvēkam ir garīga rakstura traucējumi, kas neļauj saprast vai apzināties, ka viņa rīcība bija nepareiza. Un cik es saprotu, CTE noteiktos apstākļos varētu novest pie tā. Bet atkal, lai nonāktu līdz šādam secinājumam, būtu nepieciešams ļoti labas ekspertu liecības. Lai tiesa ļautu šādu aizstāvību izvirzīt zvērinātajiem, tas būtu pienācīgi jāpierāda. Neesmu dzirdējis, ka viņi to plānotu darīt. Aizstāvība vēl nav atzinusi, ka viņš ir šī nozieguma izdarītājs vai ka notikušais bija noziegums. Viņa versija ir, ka viņa pati to izraisīja vai tas vienkārši notika. Tātad jums ir jātiek pāri šim šķēslim, un tad aizstāvībai ir jāsaka, ziniet, mēs izmantosim nepieskaitāmības aizstāvību. Un tad es nezinu, vai viņiem šajā gadījumā būtu pietiekami daudz pierādījumu, lai to pamatotu. Es zinu, ka CTE var pierādīt tikai pēc cilvēka nāves, izpētot smadzenes. Par viņu kā personību viņam bija visas iespējas pasaulē. Sabiedrība varēja paskatīties un redzēt, ka viņš, ziniet, viņa pirmais līgums bija uz 4 gadiem par 10 miljoniem. Tā ir vairāk naudas nekā vairums cilvēku redz visa mūža laikā. Dažos no šiem gadījumiem, kad apsūdzētajam ir spēcīgi pierādījumi pret viņu, cik lielā mērā nozīme ir šī cilvēka stāstam un varbūt pat līdzjūtīgas figūras izveidošanai apsūdzētajā, kad runa ir par šādiem slepkavības gadījumiem. Es domāju, ja esat aizstāvībā, vēlaties rīkoties, ja lieta nonāk tiesā, jo viņš ir profesionāls amerikāņu futbola spēlētājs. Tātad zvērināto pieņēmums būs, ka viņam ir vardarbīgas tieksmes. Jo amerikāņu futbols ir vardarbīga spēle, vai ne? Nedomāju neko sliktu. Pats skatos amerikāņu futbolu. Dažreiz ar sakostiem zobiem domāju, vai tiešām to vajag skatīties, bet tomēr skatos. Tā ir vardarbīga spēle, un viņš bija balsta aizsargs. Tas ir cilvēks, kurš ar spēku sita citus, lai nopelnītu, un cenšas viņus nogāzt. Tātad stāstīt sarežģītāku stāstu par viņa izcelsmi, audzināšanu, mēģinot parādīt viņa personību, būtu labs aizsardzības solis, lai stiprinātu viņa lietu. Un, protams, viņš ir tikai apsūdzēts šajā briesmīgajā slepkavībā. Aizstāvība nav atzinusi, ka tieši viņš to izdarīja. Viņš stāsta, ka pamodās un nezina, kas notika, jo viņi jau bija šādā stāvoklī. No otras puses ir prokuratūra. Nav zināms, vai viņi šajā lietā prasīs nāves sodu, tomēr Tennessee tas ir atļauts. Kādi manevri notiek aizkulisēs starp aizstāvību un prokuratūru, kamēr līdz tiesai vēl tālu?
Domāju, ka prokuratūra izmanto priekšrocību, norādot uz nāves sodu kā savu kārti. Taču tajā pašā laikā aizstāvība joprojām varētu apgalvot, ka viņš nav tas cilvēks, kurš to izdarīja. Jā, es domāju, ka kādā brīdī noteikti būs jānotiek kaut kādām pārunām. Man šķiet, ka šis ir gadījums, kurā prokuratūra varētu atteikties no nāves soda, ja izdotos panākt vainas atzīšanu. Tas daļēji ietilpst afekta noziegumu kategorijā, lai gan var apgalvot, ka viņam ir vardarbīgas tieksmes, bet šis nav. Ir grūti piespriest nāves sodu šādā gadījumā ar vienu upuri, īpaši, ja apsūdzētais pazīst upuri. Es domāju, šajā valstī joprojām ir zvērinātie, kuri patiešām neuzskata, ka sievas sišana ir noziegums. Es domāju, diemžēl tas vienkārši ir fakts, kas jāņem vērā, ka tu uzturi apsūdzību šādās lietās. Tāpēc domāju, ka viņiem vajadzētu pārunāt šo jautājumu. Bet ja viņš apgalvo, ja viņš stingri turas pie šī argumenta, ka viņš nav tas cilvēks, ka viņš to vispār nav darījis, es nezinu, cik tālu šīs pārunas var aiziet. Gabrielas Perpetuo ģimene pieprasījusi $50 miljonus par pretiesisku nāvi. Nezinu Darrena Lee finansiālo stāvokli. Viņš nav spēlējis 5 gadus, profesionālajā karjerā nopelnīja daudz. Šāda veida lietās, kur kriminālā puse vēl nav noslēgusies, kā jūs kā advokāts nosakāt, kādu summu ģimene prasa par pretiesisku nāvi šādos gadījumos? Es neesmu pārsteigts redzēt tam pievienotus $50 miljonus. Tā ir jauna cilvēka nāve, iespējams vardarbīgā veidā, un acīm redzot ir potenciāli turīgs atbildētājs. Es nezinu labāk par tevi, kāds ir viņa turīgums. Cik zinu, šiem futbolistiem ir gara cilvēku rinda, kas gadu gaitā saņem daļu viņu algas. Cik man zināms, daži no viņiem neprot saglabāt naudu, bet citi prot to lieliski. Līga ar gadiem labāk izglīto spēlētājus naudas saglabāšanā. Nezinu, vai viņam ir nauda. Ja tas ir tīšs, ja viņš viņu nogalināja, tad nav nekādas apdrošināšanas, vai ne? Nav apdrošināšanas, kas to sektu. Nav neviena cita. Es neredzu iespēju vai ceļu, kā iesūdzēt līgu vai komandu. Tu to apsvērtu, ja vardarbību būtu izdarījis aktīvs, nevis bijušais spēlētājs. Tāpēc viņi uzliks tam augstu cenu, un lieta lielākoties tiks apturēta. Kamēr pret viņu izvirzīts krimināla apsūdzības, viņam nav jāliecina civilietā, un viņš var izmantot 5. grozījuma aizsardzību. Parasti civilietis gaida. Tās iesniedz un gaida krimināllietas pabeigšanu. Tāpēc tur ir daudz jautājumu. Pirmais jautājums, cik viņš patiesībā ir vērts? Tad aptuveni var saprast, kādas būs izlīguma sarunas. Un visbeidzot, es atceros, ka Darrens Lee bija koledža spēlētājs. Atceros arī viņa ļoti īso karjeru profesionāļos. Dažos gadījumos tas nav pirmoreiz, kad redzam spēlētājus, kuriem šķiet visa pasaule ir pie kājām, un viņiem vairs nebūs jāuztraucas par naudu. Tad viņus apsūdz šajos šausminošajos noziegumos. Kas jums šādos gadījumos īpaši izceļās? Viss tas cilvēciskais aspekts, kāds zaudē dzīvību, bet apsūdzētais bieži neatbilst ierastajam slepkavības lietu profilam, jo nāk no turīgas ģimenes ar daudz iespējām, taču tās šķiet izmestas vējā. Jā, es nezinu. Mums ir daudz slepkavības lietu, kurās ir apsūdzētie, kuru rīcību nav iespējams saprast, kāpēc viņi sevi nostādījuši tādā situācijā. Piemēram, Alex Murdaughs, vai ne? Tā ir liela slepkavības lieta. Viņš nebija amerikāņu futbola spēlētājs, bet ļoti bagāts advokāts. Viņa apsūdz sievas un dēla nogalināšanā. Niks Rainers saprot, ka varētu būt garīgās veselības problēmas, bet viņam šķietami bija visas iespējas.
Zini, tas atkārtojās atkal un atkal. Un es zinu, ka mēs bieži redzam daudz vardarbības no amerikāņu futbola spēlētājiem. Es nezinu, jo nekad neesmu rēķinājis, vai tas ir statistiski nesamērīgi vai vienkārši izceļam šos slavenos gadījumus. Bet galvenais ir slepkavības un citus noziegumus bieži izdara cilvēki, un nav saprotams, kāpēc viņš to dara. Ja Darens Lī patiešām izdarīja, par ko viņu apsūdz, nespēju saprast, kā jebkurš cilvēks jebkādos apstākļos to varētu izdarīt. Tas ir ārpus saprašanas, un tas ir jautājums zvērinātajiem. Un mēs redzēsim, kā tas viss attīstīsies. Vēl viens gadījums, kas man nāk prātā, protams, ir Ērons Hernandes un tas, kā tas viss norisinājās arī NFL. Ļoti skumjš gadījums. 29 gadus vecā sieviete gājusi bojā. Darens Lī apcietināts bez drošības naudas. Redzēsim turpmāko. Ričs Šensteins, tiesas advokāts. Paldies, ka bijāt Law and Crime. Prieks būt šeit. Uz redzēšanos. Noslēdzam raidījumu On the Case no Law and Crime. Abonējiet mūsu YouTube, Spotify un Peacock. Esmu Kris Stjuarts, uz tikšanos!